Tad vēlreiz sveiciens visiem, visām, kas ir pieslēgušās. Šodien, jā, īsi pastāstīšu par mūsu ziņojumu Resnums Latvijā. Vēl pirms visām pārējām lietām vēlos pateikt atrunu, ko mēs parasti visos pasākumos sakam, ka mūsu komunikācijā mēs vārdu resns un arī šajā prezentācijā izmantojam un izmantosim kā neitrālu, raksturojošu vārdu, līdzīgi kā vārds lokans, garš vai jebkurš cits. Mūsu mērķis nav kaunināt vai aizskart jebkādus ķermeņus. Šodien ar jums sarunāšos es, Ieva. Par tehniskajām lietām jautājumiem ar mums kopā ir Annija. Un Annija, es lūkšu tagad īsi varbūt pastāstīt par mūsu organizāciju, lai jūs zinat, kas mēs esam un ko mēs darām. Jā, labprāt. Paldies, Ieva. Jā, tātad Flourish NGO, pirmā organizācija Latvijā, kas strādā, lai mazinātu svaru stigmu dažādus ar cilvēka ķermeni, izskatu saistītus aizspriedumus un te pašā laikā arī ķermeņa kaunināšanu. Un mēs esam maza organizācija, šobrīd ar Ievu darbojamies divatā. Ieva ir cilvēks, kas lielāko daļu darba dara. Un, jā, ir organizācija izveidojusi 22. gadā. Jā, mēs šobrīd darbojamies ar dažādiem vietējiem un starptautiskiem projektiem. Redzat logo Ievas prezentācijā, tad Resnums Latvijā ir tas, par kuru Ieva šodien stāstīs vairāk tieši ar pētījumu rezultātiem un ieteikumiem. Ieva dalīsies, bet arī šī projekta ietvaros mums ir tapis podcasts, kuram ir 6 sērijas. Arī aicinu noklausīties, jo tas ir pirmais tāda veida podcasts Latvijā, kur tiek runāts par resnumu un ķermeņa aizspriedumiem. Tāpat arī projekts Body Liberation, ko man gribētu saukt pat par platformu, tātad starptautisku platformu, kurā aicinātas piedalīties dažādas organizācijas, kas strādā ar šīm tēmām. Un arī tur šobrīd ir pieejams ļoti plašs resursu klāsts, gan vārnīca, gan dažādi informatīvi video, gan dziļākas sarunas par šīm tēmām, tā kā droši arī aicinu izpētīt, iegooglēt Body Liberation, noteikti atradīsiet. Par EQ Cultivate es droši vien daudz nestāstīšu, tas šobrīd nav fokusā, bet kā pēdējo gribu arī īsi Body Liberation for Gender Equality pieminēt. Tas ir projekts, ko tikko sākām, un šī projekta ietvaros arī taps dažādi izglītojoši materiāli cilvēkiem, kas strādā tieši ar jaunām sievietēm un sievietēm, kuras piedzīvo šo ķermeņa diskrimināciju, ķermeņa kaunināšanu. Un, jā, tas tā īsumā par to, ko mēs darām, un noslēgumā es gribētu teikt, jā, ja jums interesē darbs šajā jomā, tad lūdzu sazinieties ar mums, mēs ļoti, ļoti priecāsimies sadarboties vai arī uzņemt organizācijā jaunus biedrus. Un droši arī dodiet ziņu citiem, kam tas varētu būt aktuāli un interesanti. Mēs labprāt arī audzētu kopienu. Nu tā, lūk. Tad, Ieva, vārds tev, vai droši papildini, ja es kaut ko aizmirstu. Paldies, Anni. Es domāju, ka tu pagaidām būs pietiekoši par mūsu organizācijas klausīties. Un gan jau, ka jau vēl nav līdz galam skaidrība, tad noteikti caur šo prezentāciju būs aptuveni skaidrība, kas ir tās lietas, par ko mēs iestājamies. Nu tad, jā, ķersimies klāt pie tās prezentācijas daļas. Īsi tiem, kas vēl nav līdz galam, kam nav skaidrs, par ko mēs runājam, kas tieši tās lietas, tad mēs izmantosim vārdus svara stigma vai resnuma aizspriedumi, bet reizēm tiek izmantots arī vārds resnumfobija, bet tā pa lielam mēs ar šiem visiem vārdiem domājam, ka tā ir nevienlīdzīga attieksme cilvēkiem, kas ir lielākā izmērā vai svarā. Un
šāda attieksme var būt gan neverbāla aizskaršana, gan diskriminācija dažādās iestādēs, kā arī vides nepiekļūstamība un citas lietas. Un svarīgi piezīmēt arī to, ka nevienmēr cilvēks šajā situācijā, kad viņš piedzīvo šo nevienlīdzīgu attieksmi, ir objektīvi lielākā ķermenī. Tas varbūt arī vērotājiem vienkārši šķiet, ka viņš ir pārāk resns vai pārāk liels konkrētam viņam kaut kādai vērtību skalai. Par prezentāciju tā īsi, ja mēs nedaudz iepazināmies, un tad es pastāstīšu par to, kāpēc šādu pētījumu esam veikušas. Īsi par populārākiem resnuma aizspriedumiem un galvenajiem izaicinājumiem saskaroties ar svara stigmu un šo nevienlīdzīgu attieksmi. Tad, balstoties uz respondentu atbildēm, izklāsts arī par to, kādi ir vēlamie risinājumi. Runāsim arī par ieteikumiem, kurus mēs esam sagatavojuši priekš dažādu līmeņu pārmaiņām, un tad beigās arī jautājumi un atbildes. Es aicināšu jūs jautājumus ierakstīt čatā, ja jums rodās prezentācijas laikā, un ja tas nav kaut kas tāds, ka jūs mani nesaprotat vai kaut kā tā, tad jautājumiem ķersimies klāt tad pēc prezentācijas. Tad sāksim. Šo ziņojumu sākotnēji mēs radījām ar tādu domu, ka mēs sapratām, ka mēs gribam strādāt ar šīm tēmām, bet Latvijā nav datu par svara stigmu vai rasismu diskrimināciju. Un tāpēc bija ļoti svarīgi vispirms pašām saprast, kas notiekās, bet arī plašākai sabiedrībai parādīt, ka tā ir patiešām tā ir problēma, ka tas nav kaut kas izdomāts. Un arī sagatavot tādu, var teikt, izglītojošu materiālu, kurā tad, ja līdz šim par to nav runāts, tad cilvēki var būt gan nepieciešamos faktus, gan pamatojumus, gan arī to, kā izmantot valodu, kā neitrāli runāt par ķermeņiem un par šo tēmu. Kā jau minējums, ļoti svarīgi aktualizēt šādu sabiedrības veselības un iekļaušanas problēmu un piedāvāt risinājumus, respektīvi plaša sabiedrība, nezinot, kas ir šī par problēmu, nevarēs iedomāties arī, ko tad mēs varam darīt. Tad šis bija arī svarīgs aspekts, kas bija mūsuprāt jāiekļauj šajā ziņojumā. Un tā iekšēji mēs ļoti vēlējāmies arī likt lielai daļai sabiedrības tikt sadzirdētai, jo mēs zinām, ka šādas, tagad jau mēs varam atsaukties uz datiem jau, bet mēs zinām, ka šādas pieredzes piedzīvo daudzi, un lielākoties jūtās cilvēki vientuļi, un tās pieredzes tādas netiek atzītas. Un paralēli arī šādā veidā mēs izaicinām tos esošos aizspriedumus un neutralizējam šo vārdu rasisms, līdzīgi kā es iepriekš minēju, kad mēs to izmantojam kā neitrālu aprakstošu terminu. Tad šī ir viena no stratēģijām, kā samazināt to stigmu un aizspriedumus un to sāpīgo skanējumu cilvēkiem. Par pašu pētījumu arī ļoti daudz neiedziļināšos, bet tā īsi fonam tā galvenā daļa respondentiem bija pilsētā dzīvojošas gados jaunas sievietes ar augstāko izglītību un ar pieredzi dzīvojot lielāku izmēru ķermenī. Tas tika veikts no pagājušā gada janvāra līdz šī gada aprīlim tiešsaistes aptaujas formātā, kur mēs nosaucām par resna ķermeņa stāstiem. Jā, jo tā anketa sastāvēja no tādām
Viena daļa bija statistiski jautājumi, ja, cik daudz ko cilvēki ir piedzīvojuši. Un otra daļa, kas mums bija ļoti svarīga, ir dzirdēt cilvēku stāstus un pieredzes, kas bija, kur viņi varēja dalīties ar savu stāstu un arī ar vēlamajiem risinājumiem. Un kāpēc ar savu stāstu? Tieši tāpēc, ka mēs jau varam iedomāties, kādas ir tās mūsu pieredzes, bet mums nav ne jausmas, kā Latvijā izpaužās tā svara stigma uz cilvēkiem vispār plašāk. Ja? Un līdz ar to man arī personīgi, piemēram, bija ļoti svarīgi saprast, vai tiešām tas, ko es pati esmu piedzīvojusi, un vai tas, ko raksta starptautiskā literatūra, sakrīt ar to Latvijas situāciju, vai kaut kā līdzīgs. Un līdz ar to, vai mēs varam Latvijas kontekstā runāt, izmantojot to starptautisko informāciju. Un jā, šajā statistiskajā daļā šeit gan ir jāpiemina, ka šos procentus mēs nevaram izmantot kā tādu reprezentatīvu statistiku, apgalvojot, ka, piemēram, 62,20% nesmu cilvēki ir piedzīvojuši naida runu. Bet tas ir ļoti svarīgi, lai saprastu, cik daudz no tiem, kurus mēs aptaujājām, ir saskārušies ar šādām problēmām, un kuras no tām problēmām ir vissastopamākās, un tad kurās vietās viņas notiek. Ja? Un tad tā ieskatām par to fonu, kas ir šie cilvēki, kas ir atbildējuši uz jautājumiem, tad, kā jūs redzat, ja, ar ķermeņa kaunināšanu ir sastapušies vairāk kā 3/4, naida runa nedaudz vairāk kā 60%, diskriminācija paši norādīja 41,46%, bet pēc statistikas un arī pēc starptautiskās literatūras ir skaidrs, ka šis skaitlis patiesībā ir krietni augstāks, jo cilvēki neatpazīst to, ka viņi ir piedzīvojuši šāda veida diskrimināciju. Un arī tā starptautiskā pētniece, viena, kur mēs sazvanījāmies, rakstot šo ziņojumu, minēja, ka tieši tāpēc, ka ļoti liela daļa no dzīves mums tiek stāstīts, ka tā ir normāla šāda attieksme, ka, tevi tur apsaukā, vai tevi kaunina, vai tu piedzīvo kaut kādu apģērbu nepieejamību, piemēram, ka cilvēki tik ļoti pieraduši, viņiem liekas tas normāli, un līdz ar to viņi to neuzskata kā diskrimināciju, un līdz ar to šajā vietā varētu būt arī vairāk. Un, attiecīgi, 18,70% it kā mazākā daļa, bet tomēr salīdzinoši liels procents ir piedzīvojuši arī fizisku vardarbību, kas ir balstīts viņu ķermeņa izmēru vai svarā. Tas, kas visvairāk laikam iedūra sirsniņā, ir tas, ka ar šādu attieksmi cilvēki visvairāk sastopās tuvākajā ģimenē, ģimenes lokā un ar citiem radiem, ko var skaidrot arī ar to, ka pastāv tāda asociatīvā stigma, kas nozīmē, ka cilvēki, kas ir saistīti ar cilvēku, kas ir lielākā ķermenī, ka viņi arī tiek stigmatizēti. Piemēram, mātes tiek stigmatizētas, ja viņām ir resni bērni, un bērni tiek stigmatizēti, ja viņiem ir resnas mātes, vai arī otrās pusītes, vai vienā. Ja ir kāda saikne ar resnu cilvēku, tad ir lielāka iespējamība, ka tas cilvēks, kurš ir kopā, tad arī cietīs stigmu. Tas būtu viens no iemesliem, un otrs iemesls, protams, arī tas, ka mēs jau visi vēlamies, lai mūsu ģimenes locekļi var dzīvot labi un patīkami un piepildītu dzīvi, un mūsdienu sabiedrībā tas, diemžēl, pie šādas svara stigmas, tas nenotiek, un dzīve ir grūtāka, un neviens nenovēl saviem tuvākiem cilvēkiem šādu dzīvi. Tad noteikti liela daļa cilvēku arī saskarās ar medicīnas personālu,
nevienlīdzīgu attieksmi, kas var būt gan neiedziļinoties diagnozē, vai arī, teiksim, nu, jā, automātiski piešķirot visas vainas tam liekajam svaram, tam virsvaram, kas nevienmēr ir taisnība, un cilvēki ir, nu, tā kā stāsta savas pieredzes, ka līdz ar to viņi ir iedzīvojušies kaut kādās ielaistās veselības problēmās, vai arī ilgtermiņā, kad viņiem pazūd vēlme vai, nu, tā kā ticība medicīnai, viņiem pazūd vēlme apmeklēt šīs ārstniecības iestādes. Biedri mācību iestādēs tas vairāk asociējas ar skolu un augstskolu, kas ir, teiksim, jauniešu vecumā. Tur ir tas jau zināms, ka šie, nu, tā kā gados jauni cilvēki ir daudz skarbāki. To arī vairāk kā 50% ir saskārušies, un draugi un paziņas, un arī sveši cilvēki publiskās vietās diezgan daudz, tā kā vairāk nekā trešdaļa ir saskārušies ar, piemēram, nu, publiskās vietās, ka izsaucieni, komentāri, nevēlami padomi, dažādas citas lietas, ko cilvēki piedzīvojuši. Tātad, kas ir šie biežākie resnuma aizspriedumi? Šeit es gan vēlos jūs aicināt. Es tiešām nezinu, cik ļoti jums ir zināms par šīm lietām, un tā no savas pieredzes saku, ka iespējams daudzi no šiem apgalvojumiem var radīt tādu pretestību. Es arī sākotnēji ļoti daudzas lietas uzskatīju, ka tās ir muļķības, bet, nu, tomēr lasot un pētot un runājoties ar cilvēkiem, un tagad arī redzot, ko šajā pētījumā, ziņojumā cilvēki ir dalījušies, ka tomēr šādi aizspriedumi pastāv. Respektīvi, pirmais tāds pats populārākais varētu būt, ka ik viens var vienkārši zaudēt svaru, ēdot mazāk un vigrojot vairāk. Un vēl es gribēju atgriezties īsi. Es šeit pieskaršos šim īsi. Ja jums ir interese kaut kā vairāk saprast, kā to skaidrojumu, kāpēc un kāds būtu tas skaidrojums, nu, no kurienes nāk šis aizspriedums, tad vai nu ielūkojaties pētījumā, vai arī te redzat QR kodu, tur iespējams apskatīt tādu apkopotu īsu ierakstu sociālos medijos, kur tad var tā īsi iepazīties. Jā, tātad pirmais ir, viens var vienkārši zaudēt svaru, ēdot mazāk un vigrot vairāk, kas nevienmēr ir taisnība, tāpēc, ka cilvēku vielmaiņas ir dažādas, cilvēku dzīves pieredzes ir dažādas. Ļoti bieži ķermeņa izmēru, nevis ļoti bieži, ķermeņa izmēru ietekmē arī ģenētika un vide, kurā dzīvoja. Tā kā tas nav tik ļoti vienkārši un nu, tā kā melns vai balts. Katram ir savu veselības, teiksim, stāvoklis un situācija, kur tad vajag apskatīties pirms šāda lieta teikšanas. Tad turpinot šo pašu visu veselības problēmu cēlonis virsvars, un tā ir slimība, tas ir vairāk medicīnas nozarē aizspriedums cilvēki, kas ienāk, tā kā arī, ko daudzi no cilvēkiem savos stāstos stāstīja, ka viņi ienāk ārstu kabinetā automātiski uz gandrīz jebkurām sūdzībām tiek teikts, ka jāzaudē svars un tad būs labāk. Un tajā pašā laikā neviens arī nepalīdz, nesaka, kā tad zaudēt to svaru un tā. Resnums ir slinkuma, stulbuma un bezrūpības pazīme. Tas saistīts ar, ļoti saistīts ar to pirmo aizspriedumu, ka, tas ir tik viegli ietekmējams mūsu ķermenis, tā kā, ja tu to nedari, tad tu esi stulbs. Vai slinks, vai arī otra lieta, ka tas dziļi iesakņojās tādās, ko starptautiski ir izpētījuši, viena rakstniece, ka tas saistās ar tādiem rasistiskiem notikumiem, kur
bija vergu tirsniecība un attiecīgi cilvēki lielos ķermeņos, kā tajā laikā bija pieņemts, tika, jā, melnādaini cilvēki bija lielākos ķermeņos, un līdz ar to viņi tika uzskatīti, nu jā, bija vienkārši melnādaini, un līdz ar to viņus uzskatīja par stulbiem un slinkiem un tā tālāk, un to piedēvēja tad arī tām lielākām ķermeņa formām, kas ir līdz atnāca līdz mūsdienai, kur turpina diētu kultūra vai modes nozari un tā tālāk. Krāsni cilvēki būs pelnījuši vienlīdzīgu attieksmi tikai tad, kad zaudēs svaru, un arī nākamais krāsni cilvēki paši ir vainīgi pie saņemtiem apvainojumiem, kas arī saistās ar iepriekšējo. Tā apziņa, ka mūsu ķermeņa izmērs ir maināms, viegli ietekmējams, un tā, tas, ko es vēlos teikt uz šo atbildot, ir viena lieta, ka, ja tas tiešām būtu tik vienkārši, tad pasaulē nebūtu rasna cilvēku. Un nu, tā pamatā domāt, jo neviens jau negrib šādā sabiedrībā dzīvot, rasnā ķermenī ar šādu sabiedrības attieksmi. Jā, un tad pēdējais ir rasnuma aizspriedumi ir izdomāta problēma, un resnīši apvainojas pašapziņas trūkuma dēļ, bet kā jau mēs redzam viscauri šim ziņojumam un arī neskaitāmiem ārzemju grāmatām un pētījumiem, ka tā ir patiesa problēma, tiešām cilvēki cieš, un šī nevienlīdzīga attieksme nav tikai viņu galvās. Tā. Tad, kā tas ietekmē dzīves kvalitāti, jūs jau pāris lietas iespējams dzirdējāt. Pirmais, nu tas visvairāk, kas tika minēts arī cilvēku atbildēs, ir šī sociālā atstumšana. Cilvēki piedzīvo mobbingu, vardarbību, izstumšanu no dažādām vietām, aktivitātēm, un līdz ar to tā kā pilnvērtīgi nespēja būt pilnvērtīgi sabiedrības locekļi, attiecīgi citās vietās. Viņi vienkārši nevar būt paši un jūtās vientuļi un arī citas lietas. Tad noteikti, ko es jau minēju, arī ierobežojumi veselības aprūpas pieejamībā, kas tiešā veidā ietekmē veselību, par ko es citā slaidā pastāstīšu. Tad noteikti arī tie ir papildus finansiālie izdevumi. Tad var iet dziļāk to, kā plašāk, bet kas kāds plašāk izmaksā cilvēkam. Bet tās galvenās lietas, par ko arī daudz sūdzējās, ir tas, ka lielāka izmēra apģērbs ir ļoti dārgāks nekā visi citi izmēri. Un tas, ka viņš nav pieejams tik vienkārši, tas maksā cilvēkiem gan naudu, gan laiku. Piemēram, meklējot dažādos veikalos šo apģērbu vai pasūtot un tā. Un noteikti arī ļoti daudz finansiālie izdevumi tiek veikti mentālās veselības ārstēšanai, jo, kā jūs redzējāt, iepriekš teicu, dzirdējāt, ka ir vardarbība, dažādas traumas un tādas lietas, kuras cilvēki tad, piemēram, piedzīvojuši pat bērnībā un ārstē visu mūžu garumā. Un tās ir tādas sarežģītas traumas, jā, ja tas saistīts ar cilvēku pašvērtību un to paša būtību, ja tas rasnums tiek sasaistīts ar cilvēka to esamību, ar cilvēku pašu, ne tikai viņa vizuālo izskatu vai kaut kā tā. Un tad noteikti svarīgi arī tas, ka tie ir vides piekļūstamības izaicinājumi, respektīvi sēdvietas publiskajās vietās un pasākumos cilvēkiem nav kur sēdēt vai nav ērti sēdēt, līdz ar to viņi var izvairīties apmeklēt kādu šādu pasākumu, vai arī, piemēram, lidmašīnās jāprasa pagarinātā josta vai vienkārši nav ērti, ja līdz ar to cilvēks var izvairīties no garākiem lidojumiem. Un medicīnas aprīkojums, kas arī, teiksim, cilvēki ar virsvaru, viņiem var būt tā, ka ir atsevišķās vietās, piemēram, magnētiskā rezonanse vai citas medicīniskās procedūras nav pieejamas vai jāmeklē kaut kādā speciālā vietā, jo aprīkojums nevar noturēt viņu svaru.
Un drošības jostas, jā, par lidmašīnām es jau minēju, un reizēm arī mašīnās tas drošības jostas garums nav pietiekošs, līdz ar to cilvēki nevar piesprādzēties un justies droši. Kā tas ietekmē dzīves kvalitāti, kā jūs dzirdējat, ļoti pietiekoši daudz komplicētas, zinājums, kā tas ietekmē veselību, ka pietiekoši daudz komplicētas dažādas problēmas, izaicinājumi, kas rezultējas tad depresijā, trauksmē, zemā pašvērtējumā un arī domās par pašnāvību. Tie ir ēšanas traucējumi, jo tieši tas lielākais ķermeņa izmērs ir arī daudzos pētījumos tieši saistīts ar tieši ēšanas traucējumiem, tāpēc, ka cilvēki tiešā veidā viņiem tiek aizrādīts ēd to, neēd to, vai citādos kontekstos šis ķermeņa izmērs saistīts ar ēdienu. Un tad ne tikai šī tikšana galā ar savām emocijām, kas var būt viens no scenārijiem, bet arī tas, ka viņi to ēdienu saista ar kaut ko to negatīvu attieksmi no citiem. Tad, kā jau es iepriekš minēju, arī izvairīšanās no veselības aprūpes un sociālām situācijām, kas var ietekmēt veselību, kā minēju, ar ielaistām slimībām vai citādi. Un starptautiskie pētījumi norāda arvien plašāk un vairāk arī tieši, ka dzīvojot ar šādu svara stigmu, hroniska stresa radīti veselības traucējumi, var samazināt dzīves kvalitāti un veselību un arī pat var saīsināties dzīves ilgums, tāpēc līdzīgi kā ar jebkuru hronisku citu stresu, piemēram, sirds, asinsvadu slimības attīstās un citas lietas. Tā. Tad, kas ir tie vēlamie risinājumi, ko cilvēki teica, paudas šajā anketā? Man gribās vēl pirms visa piebilst, ka tas bija svarīgi jautāt pašiem cilvēkiem, ko viņi vēlās, jo šis viss pētījums balstās uz to, ka mēs varam klausīties daudz dažādos ekspertos un zinātājos, bet tā kā tie patiesie eksperti, kas tiešām ir piedzīvojuši šīs lietas, tikai šie cilvēki var patiešām arī saprast un dalīties ar to, kā tas tiešām ir dzīvojot tajā ķermenī un kas ar viņiem notiekās šādu gan mobbinga, gan nevienlīdzīgas attieksmes gadījumos. Tātad pirmais un galvenais ļoti daudzi aprakstīja to, kā un kurās situācijās dažādi viņi vienkārši gribētu dzīvot bez šiem aizspriedumiem. Viņi vēlās justies līdzvērtīgi un dzīvot, tā kā, ka cilvēki neredz un neiedomājas kaut ko par viņiem vēl pirms viņi ir spējuši tā kā savu patieso vērtību parādīt un pierādīt. Iekļaušana un pārstāvniecība, te mēs runājam par to, ka viņi vēlās justies droši un pieņemti publiskajā telpā, kas nozīmē, ka viņiem ir iespējas apmeklēt publiskus pasākumus un sabiedriskas vietas. Un piemēram, tāda lieta, ka nav konstanti jādomā, es tagad uz turieni aiziešu, vai man derēs šie krēsli, vai es tur varēšu sēdēt, vai arī kādas citas tādas praktiskās lietas, kā arī viņi vēlās redzēt mēdījos, reklāmās, filmās līdzīgus ķermeņus savējiem, jo tas nozīmē, ka ja tu redzi tādus ķermeņus, tas nozīmē, ka tas ir normāli. Un redzēt tādos scenārijos, kas nav tikai tur rasnās smieklīgā draudzene vai tur kaut kā negatīvi saistīta ar svaru, bet ka šie arī ir cilvēki, kas piedzīvo dzīvi gluži tāpat kā jebkurš cits cilvēks. Tad ļoti daudz minēja arī, ka viņi vēlētos rīkus veselības veicināšanai, respektīvi atbalstu mentālajai veselībai, tikt galā ar šīm svara stigmas radītajām traumām.
un arī vieglāk pieejama uzturpratības izglītība, respektīvi, nu, tā kā šobrīd tādi uztur speciālisti pakalpojumi, pie tam tādi, kas nav no speciālisti, kas ir arī turpina stigmatizēt un kaut kādā veidā ietekmēt cilvēku pašsajūtu, ir dārgs pakalpojums, un tomēr, jā, tas ļoti plaši atsaucās uz cilvēku dzīvēm. Un šeit, ja es nemaldos, ja pie šī punkta arī bija tas, ka cilvēki vēlētos, lai veselīga pārtika būtu pieejama par mazākām cenām, tāpēc, ka tā kā pārstrādātā pārtika, viņa ir jau krietni dārgāka salīdzinājumā ar augļiem, dārzeņiem, un arī tā pieejamība ir, tā kā tas ir sarežģītāk dzīvot un, tā kā ēst visu laiku veselīgas lietas. Tā, un citi risinājumi, tas bija vairāk tādā, jā, tas netika tik bieži pieminēts, bet to arī daļai no starptautiskiem pētījumiem pievelkot klāt tas, ka vēlētos veselību visos izmēros, ir tāda pieeja tieši medicīnā un dažādos, teiksim, izglītībā un citur tādu pieeju izmanto. Tad vēlētos arī kopienas, kur šie cilvēki var savā starpā apmainīties ar šīm pieredzēm un jā, justies, ka viņi ir piederīgi un tā kā komunicēt bez vajadzības par stāstīšanu, tā kā ko tas nozīmē, kad mani uz ielas aizvaino vai kaut kā tā. Tā. Un tad īsi es te visus cauri nelasīšu. Šie ir tie ieteikumi, kurus mēs radījām, apkopojot gan to, ko cilvēki vēlās, gan arī tās lietas, kas starptautiski jau strādā. Šie ieteikumi ir tādos dažādos līmeņos. Tad valstiskā ir noteikti ir pētniecība un nepieciešama pētniecība, jo, kā es minēju, nav skaidrs, kas Latvijā notiekās un kā tas izpaužās un ko mēs varam darīt. Un vēl daudzas lietas, un ka šis pētījums ir tikai diskusijas sākums un aktualizēšana. Tiešām ir nepieciešams tāds reprezentatīvs pētījums par to, lai saprastu, cik ļoti bieži cilvēki tiešām saskarās ar šādu svara stigmu un aizspriedumiem. Tad noteikti būtu nepieciešams ieviest ķermeņa izmēra diskriminācijas liegumu, līdzīgi kā cilvēkus nevar diskriminēt pēc viņa ādas krāsas vai citiem vizuāliem parametriem vai ticības vai citām lietām, tad arī, kad cilvēki ķermeņa izmēru pievieno šai visam sarakstam. Un par šiem jautājumiem tā kā iekļaut saturu, mācību saturā, gan medicīnā, izglītībā, psiholoģijā, sociālā darbā un citās jomās. Sabiedrības līmenī tas vairāk attiektos uz nevalstiskajām organizācijām, tad izglītojošas kampaņas un apmācības, stiprināt NVO kapacitāti un tīklošanos un sadarbību šajos jautājumos, jo ir skaidrs, ka tēma ir, ka problēma ir liela, bet tajā pašā laikā ļoti šaura, tā kā nekad nebūs, ka, ļoti daudz cilvēku reizē strādās ar šos. Tāpēc jāskatās, kur jau esošo tēmu kontekstā iespējams iekļaut ķermeņa izmēru, dasnumu un citas lietas. Un, protams, arī veicināt publisko pakalpojumu piekļūstamību, ko jau es iepriekš nedaudz stāstīju. Individu atbalstam ir tad nepieciešams atbalsts un pašpalīdzības grupas, iekļaujošas kopienas un pasākumi. Tad tas, ko mēs jau esam sākuši darīt, ir viegli pieejama informācija par svara stigmu un citu resursu latviešu valodā, kā arī kāda padomi mentālās veselības veicināšanai, uzturēšanai. Tas, ko mēs nākotnē plānojam saprast, kā to darīt vislabāk, ir izstrādāt un ieviest prakses ziņošanai par ķermeņa svarā vai formās balstītu diskrimināciju un naidarunu. Un nākamais būtu tāds kopienas uzdevums vairāk radīt tādu datubāzi, kur cilvēki var ielūkoties un apskatīties, ok, šodien man vajag pie tāda un tāda speciālista,
tad kurš no visiem speciālistiem pret mani izturēsies iecietīgi vai neuzskatīs, ka man problēma uzreiz ir svars, bet vispirms ielūkosies tajā, kas patiešām stāv aiz manām sūdzībām. Un tagad galvenais slaids, ko tad mēs paši varam individuāli darīt, tad viena lieta, mācīties atpazīt aizspriedumu, šo aizspriedumu izpausmi savā personīgajā dzīvē un attieksmēs. Tas tomēr paiet kāds laiks, lai tā kā pieņemtu, ka daudzas lietas, ko mums ir gadu desmitiem, visu mūsu dzīvi ir stāstījuši, ka ne viss tas ir patiess. Un tad visiem ekspertiem un cilvēkiem, kas strādā ar cilvēkiem, es aicinu paturēt prātā iekļaujošu un iejūtīgu attieksmi un valodu. Respektīvi, lai cilvēki, kas pie jums atnāk, jūtās tikpat vērtīgi kā citi. Tad noteikti varat piesakot arī sociālo mediju profiliem un izprast dažādus šīs tēmas aspektus, respektīvi kopumā izglītoties, palasīt starptautiskus pētījumus un vai piesakot mūsu organizācijas sociālajiem medijiem, kur mēs arī stāstam un izglītojam par šo tēmu. Un runājot, apvienojot to iepriekšējo un šo punktu kopā, noteikti var arī profesionālos jautājumos sazināties ar mums. Piemēram, pirms kādu laiku mēs piedalījāmies valsts nacionālā plāna priekš aptaukošanās mazināšanas izstrādē. Mēs sniedzām ieteikumus, respektīvi, ja ir kaut kādas lietas, kurās jums šķiet, ka tur varētu būt, ka būtu nepieciešams kāds padoms vai komentārs par to, kā iekļaujošāk strādāt ar cilvēkiem lielākos ķermeņos, var vērsties pie mums, un mēs skatīsimies, kā mēs to varam palīdzēt. Tad noteikti saviem tuvajiem cilvēkiem, kas mums dzīvē apkārt, ja ne mēs paši esam, tad apkārt kādi citi cilvēki, kas dzīvo lielākos ķermeņos, lielāku izmēru ķermeņos, mēs varam likt viņiem justies sadzirdētiem, kādu reizi pajautāt, vai tu jūties ērti šajā krēslā, vai paskatīties, piemēram, vai, krēslam, ja viņam ir roku balsti, tad varbūt tās cilvēks vēlas kaut kur citur sēdēt, vai arī pajautājot, kā viņi, jūtās un tā, un ja viņi kaut ko saka par šādām svara stigmas izpausmēm, ka cilvēki viņus ir kauninājuši vai citādā veidā viņa negatīva pieredze bijusi. Tā kā izvairīties teikt, saņemies, neņem galvā, vai tie cilvēki to kaut tā nedomā, jo tās pieredzes tiešām ir. Un, protams, arī izvairīties no ķermeņa vērtēšanu komentāriem, diētu sarunām, kas tādā mēs plašākā veidā veicinām tādu ķermeņa neitrālu domāšanu un attieksmi pret visiem sabiedrības locekļiem. Tā, šis bija ļoti garš monologs, prezentācija, un tagad būs laiks jautājumiem. Es atļaušos izslēgt savu prezentāciju, mirklīti, izdarīt šādi, ja jums kādam ir vēl informācija, jūs vēlaties iekopēt, un tad es pēc mirklīša izslēgšu šo prezentāciju. Tikmēr es jautāšu Annijai, vai mūsu čatiņā kaut kas ir iekritis? Čatņā jautājumi šobrīd nav iekrituši, bet es pateikšu, ka es ieliku tur arī saiti uz ziņojumu. Varēsiet lejupielādēt, ja vēlaties, un ieliku arī saites uz Flourish NGO resursiem. Mājaslapa, Facebooks, Instagrams, ja vēlaties apskatīties. Bet droši jautājumi par to, ko Ieva stāstīja, varbūt ir jautājumi par pašu pētījumu vai par secinājumiem, varbūt jautājumi par risinājumiem, kurus Ieva pieminēja, ieteikumiem, kaut kas, ko vēlties konkrētāk uzzināt, noskaidrot.
Labdien! Sveiki! Gribētu pajautāt, es neatceros, iepazinos ar jūsu pētījumu jau iepriekš, kad aicinājāt arī uz šo pasākumu. Neatceros, vai bija minēts, kā jūs uzrunājāt savus pētījumu dalībniekus, kā jūs viņus atradāt, kādā veidā? Jā, šis ir tāds interesants jautājums, jo te ir tādas divi aspekti. Pirmais aspekts ir tāds pētnieciskais aspekts, ja, un otrs ir tāds personīgais. Pirmais bija tas, ka mums sākotnēji jau bija skaidrs, ka ir nepieciešams, ka respondentiem ir jābūt cilvēkiem ar pieredzi dzīvojot lielākā ķermenī. Respektīvi, ka viņi ir tie eksperti, kas dalīsies ar savām pieredzēm. Un no tās pētnieciskās puses mēs ātri sapratām, ka tāds reprezentatīvs pētījums būs ļoti grūti sasniedzams, tāpēc, ka nav tās prakses, kā mēs atradīsim resnus cilvēkus. Ja? Un tad tur bija ļoti daudz dažādu radošu risinājumi, kā tur viņus uzrunāt un tā. Daudz kļūdas arī, ko es pēc tam, ja kāds pētniecībā šajā jomā pēc tam nākotnē vēlās strādāt, var padalīties. Sazvanījāmies ar starptautiskiem ekspertiem, kā viņi to dara. Un tad tas mūsu stāsts bija tāds, ka sākotnēji gājām ar to vārdu resnums, resnu cilvēku stāsti, un līdz ar to tās atbildes bija dabūt ļoti grūti. Tas, ko mēs aicinājām, bija dalīties arī citas organizācijas savos sociālos mēdījos un likām sociālos mēdījos principā informāciju. Es pati arī iznācāju plakātus pa kafejnīcām Rīgā, bet tur nekas nebija nekāda liela atdeve. Respektīvi, tāda no tāda kvantitatīvās pētniecības nevar teikt, ka mēs esam aptaujājuši tādu ļoti reprezentatīvu grupu. Bet tajā pašā laikā tās pieredzes, ņemot vērā to, ka viņas izklausās tik ļoti līdzīgas un tik ļoti sakrīt ar gan starptautiskiem pētījumiem, gan arī mēs paralēli veicām līdzīgu pētījumu citās valstīs. Tad ļoti interesanti bija tas, ka, piemēram, mana bērnības pieredze pēcpadomju Latvijā sakrīt ar šī brīža pieaugušu sieviešu pieredzēm Itālijā. Vai ne? Un tā kā ka tas viss tā pārklājās gan pāri robežām, gan tās pieredzes ir līdzīgas. Respektīvi, sākotnēji mums likās, ka tā varētu būt problēma, bet beigās mēs sapratām, ka tomēr tas, ka mums viņi nav tik reprezentatīvi, tā izlase, tas tomēr nav tik slikti. Es nezinu, vai es atbildēju uz jautājumu, bet īsāk sakot, šis bija sarežģīts jautājums, un noteikti tas, ko, ja kādam tas interesē, tad tādā objektīvā pētniecībā tad var ņemt vērā atlasīt cilvēkus pēc viņu ķermeņa masas indeksa, var identificēt cilvēkus pēc tā, kā viņi paši identificējās, vai viņi sevi uzskata par resnu vai nē, var meklēt cilvēkus, kuri vienkārši ir piedzīvojuši svaras, īsāk sakot, tur ir varianti daudz. Tā kā laba mācību pieredze. Tā. Jā, vai ir vēl kāds jautājums? Varbūt, kamēr jūs vēl domājat par jautājumiem, Gunta ir ierakstījusi čatā. Liels paldies par pētījumu. Prieks, ka ir dati, uz ko balstīties. Paldies, Gunta. Paldies, Gunta. Tas daļēji arī mana personīgā motivācija uzsākot šo darbu bija tāda, ka es līdzīgu informāciju dzirdēju vienā prezentācijā Spānijā, un līdz ar to tajā brīdī es jūtos, kā tas viss nav tikai manā galvā. Un ja es tajā brīdī tā sajūtos, un es varu līdzīgi likt sajusties kaut vienam cilvēkam, tad tas ir brīnišķīgi. Un es ļoti ceru, un es tā domāju, ka ar šo pētījumu tāda iespēja ir rodās.
Jā, un Gunta arī raksta, ka noteikti priecātos par sadarbību ar Flourish Eh, NGO turpmāk. Jā, Gunta, uzraksti mums e-pastā. Sapratīsim, kā mēs varam, ko mēs un kā mēs varam darīt kopā. Mhm. Varbūt vēl vienu jautājumu, vai varat pastāstīt, kādi ir jūsu tagadējies plāni, jaunumi, kas ir jūsu tāda aktualitātes, arī kā jūs izmantosiet tālāk šos te datus, ko jūs ieguvāt? Šo konkrētos datus tiešā veidā pagaidām nav plāni izmantot, jo tas ir vienkārši tāds plašs dokuments, uz ko balstīties. Turpmākie projekti, kā Anija stādīja priekšā, ir viens saistībā ar to, kā sievietēm, kuras piedzīvo svara stigmu, parūpēties par savu mentālo veselību un citām lietām šīs tēmas sakarā. Tad ļoti ceram, nākamgad būs arī atbalsta grupa vai, teiksim, kopiena, kur mēs veidosim, cilvēki varēs kopā nākt un runāties un dalīties ar savām pieredzēm un vienkārši būt kopā. Un turpināsim dažādas izglītojošas pasākumus, protams. Bet, nu jā, tas tiešais mērķis šobrīd ir bišķīt paņemt mini pauzi un saprast, ko tad mēs no tā visa esam ieguvuši un kā mēs varētu tālāk visveiksmīgāk to izmantot. Ir skaidrs, ka viens virziens, kurā mēs ejam, ir tie kopienas atbalsta pasākumi. Otrs virziens ir izglītojošie pasākumi, kas ir plašākai sabiedrībai. Un tad vēl viens virziens, kuram gan mums ir diezgan tālu vēl jāiet, protams, soli pa solītim, mēs ļoti vēlētos kaut kā ietekmēt to svara stigmu medicīnā, un tur vajag gan izpratni, gan tā kā dziļāks kontakts veidot un visu kaut ko, bet es ticu, ka mums tas izdosies ar laiku. Paldies jums par prezentāciju. Paldies, Ganda. Jā, liels paldies. Varbūt vēl kāds jautājums, kamēr mēs te esam. Varbūt Anastasija, Katrīna, jums kādi jautājumi? Izskatās, ka nav, bet liels paldies par dalību. Zanda, Gunta, arī paldies par iesaisti. Un noteikti, ja ir jautājumi, meklējiet informāciju arī mūsu gan sociālos tīklos, gan mājaslapā. Un, kā Ieva teica, arī droši rakstiet ēpastus, ja ir vajadzības nākotnē, vēlme veidot sadarbību. Un skatos čatā, jā, ka Anastasija arī raksta, ka paldies, šobrīd jautājumu nav. Bet tad Ieva noslēguma vārds tev. Jā. Jā, līdzīgi kā Anija saku, tiešām lielu paldies jums visām, kas šodien pievienojās. Cerams, ka kaut kas arī noderēja, un ja ne tagad uzreiz, tad būs brīži nākotnē, kad atnāks kāda doma atmiņā un atcerēsieties kaut ko no tā, ko es šodien jums stāstīju. Kā jau Anita teica, priecāsimies par sadarbības aicinājumiem un cerams, jūs redzēsim arī citos mūsu pasākumos, vai tieši saistē vai klātienē.